Es pulksteni 6 no rīta skatos doķinu par bagātiem cilvēkiem un mainu pēdu orbitālais lidmašīnai. Šī ir vecā pēdiņa, šī ir jaunā. Velcro ir izlādējies. Kristīna man palūdza pārzāģēt šo osi. Tad jau redzēs, kā man te ies ar šo te īso sliedīti. Brauc uz Igauniju. Esmu šādā te labi saskatāmā igauņu pirtiņu un spāku ratiņā. Ir šis augstā ūdens basēniņš, un te vēl ir 10 tādas mājiņas, manuprāt, tādas pašas mājiņas. Šovakar jāguļ šādā elegantā lauka rezidencē. Vēlējos palielīties, ka savā istabā iekāpu pa logu tikko. Ļoti tā veikli sanāca. Pirmais stāviņš. Skatāmies, cik brīnišķīgi virtuve ir šajā mākslas rezidencē. Man ļoti patīk. Sevišķi tā sieniņa visādām tējiņām ļoti patīk. Tagad mums jādodās uz jūru. Tā ir Rija. Rauda tornīca. Mēs esam Igaunijā uz dabas takas šobrīd. Helēna, Ants, Edīna, Laura, Tonu, Peters un Marija. Šī mājiņa ir tāds meža izglītības centrs. Igaunijas rudeņi. Tik skaisti. Peters iet gar Igaunijas priedītēm. Te esmu es ar Tilu Lindemanu. Hai, Tilu Lindemanu! Ma arvasin, et sa ostad kommi endale. All the humans never go inside, Ants teica tā. Mushroom. Tā mākslas rezidencīte izskatās no ārpuses. Not gonna sleep over there. Tā izskatās pirmais stāviņš. Dažādas atmiņu bildītes, dažādi iekšējās kārtības noteikumi, mājas informācija, plāniņi visādi. Apskatīsim zāli. Šī ir zāle. Ļoti augsta, klusa. Šādas man ir brokastiņas. Kaut kādas griķu putriņas ar mediem. Man ir kaut kāda netīrākā grunts mākslas akadēmijas vēsturē. Šajā gruntī ir atrodami gan medus vaska gabaliņi, gan piecapies želantīns, gan arī zirgu matiņi. Sveikiņi, šorīt esmu nomainījis stūri. Bija grūti ielikt turētājā šo gravel tipa dropbāru stūrīti, jo vajadzēja atspiest vaļā to alumīniju. Es viņu višķiņu uzsildīju. Tad es paņēmu to veco skrūvi un iebāzu tur uzgriezni. Šitais tur uzgriezni un karot ir kā atdure, kur tai skrūvei atdurties. Un tā tas turētājs tiek atspiests. Šajā lociņa vietā bija tā problēma. Tā kā skatieties, ko pērkat. Uno stūrītis, ķīniešu detaļas. Vēl man ir šis zvaigznes, alumīnija sakausējuma zvaigznes. Tāds gravel profīls. Aptinu. Tad viss mīksts. Atrādīs filmiņu. Direktorīt runā. Ilga Šipinska. Un mēs jau pazīstam ne tikai kā
Tu to labi zini, ka man ir cīši bailes. Kritušais. Vai nu Evelīna ir liela ātruma apgūda mehānismu uz šo te jauno vecā. Tagad ar visu sacīt ēdīsi. Kā tu jūties savā pirmajā dienā, jaunajā gadā? Kā iekāpis ar basām pēdām pasaules gaismā. Ar šo jaunieti es mācos vienā akadēmijas ēkā. Man ir liels gods mācīties ar Tomiju Kešu kopā. Tagad notiksies liela ugunskura aizkurināšana. Visas iesvētībām ir sagatavotas. Skatāmies! Pasties, kā ņemās! Otro. Skatāmies, šāds veidojums top. Būs arī visādi kontrastiņi. Vienam nav. Te būs viens. Te būs kaut kas. Vēl vajag. Arī seja būs. Skatāmies, priecājamies. Nu ko, tas vakariņš ir pienācis. Jāsāk ievākties dzīvokļu meistarā. Jābeidz tā dzīve darbnīcā. Cik tad var? Nedaudz ierādīšu savu jauno dzīvesvietu. Skats pa logu. Datorvietiņa, gultas vietiņa. Ir sirsniņām. Šobrīd virtuvē mainu paskadrānu. Vecā bija šāda. No palikņiešiem izveidot. Kāds sakars? Nopirk tādu gaumīgo. Labāk mainīšu visu loksni. Tā, kurš te man kliedz? Jo, Heidī. Kristiāna. Ui! Kristiāna kliedz. Šitā būs. Ideāli, vai kas?